Es domāju, ka tas rīts sāks mani, un nevis es viņu sākšu, jo tā vara, kādā tu nonāc nedēļu pirms, un kad tu pa brīdim tuvojies tai starta dienai, tas vairs nav tavā ziņā. Es domāju, es 5:30 būšu augšā, jo es jau visu kaut ko varu domāt, bet tā kā man bija trauma, es domāju, ka es domāšu, domas būs nevis pie kājas, bet lai nesasteigtu. Šim būs pulkstenīgs līdzi un tā, lai kas rādīs, ka būs sapriecāšanās trasē, tas noteikti, jo es pirmo reizi skriešu, kad ir skatītāji un ka ir vēl kāds blakams, jo visu laiku tos 4 mēnešus pieredzēju viens pats, bet tagad būs tā, ka būs skatītāji un, es domāšu par to, kā pārlieku nesapriecāties tajā trasē. Lai ģimenei ir tēvs un noēsties visu, ko sirds kāro. Kaut gan es jau grēkoju arī tagad. 2 posmi tagad ir bijuši, tikai es domāju, ka viņi tikai tā pa īstam sāk mosties un saprast tos ātrumus, kuros viņi ir. Es domāju, ka Reinis pārsniegs savu pagājušā gada sniegumu. Es domāju, ka Reinis var par 3. pacīnīties, ja viņš tā turpinās. Jānim 10. vajadzētu būt. Es prognozēju Latvijai 4. finālu. Un tad jau viss kaut kas var notikt. Šis ir tough, tāpēc, ka Durodola ir visnopietnākais pretendents Mairim. Un es ļoti ceru, ka Mairis savu darbiņu paveiks ātri, bet ja nepaveiks, tad es ceru, ka viņš sagādās mums kolosālu priekšnesumu 12 raundu garumā un tad. Bet Mairis uzvarēs. Jā, nezinu. 15. maijs viss parādīs. Vai gribēsies vispār vēl kaut ko pēc tam?